Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija. Nopietnais pavadonis Teodors un viņa saimnieks Aleksejs. Lūdzu. Teodor, es šodien ar kreisu kāju izkapu no gultas. Olas aizmirsu izvarīt. Nebūs ar ko sisties. Jāiet laikam būs uz veikalu, Teodori. Atnes man spietieti, lūdzu. Teodor, atnes spieti. Paldies, Teodori. Malacis, iesim ģerbties. Tā. Teodori, nači. Teodor, šurp. Teodor, nači. Kur tu esi? Nači. Nači, malacis. Teodori, nu iesim. Pagā, nauda ir mums vispār. Tā, nu, trīs atlāti ir, olam pietiks. Teodor, nokrita visa nauda, kabata caura, nu, kas tas ir? Kad neveicas. Paldies, Teodori. Tur vēl bija, iedam man naudiņu. Nu, šķiet. Paldies. Teodor, te tikai 2 lati. Tu laikam atkal gribi mani apšmaukt. Teodori, atkal cisiņas iesi bez manis ēst. Teodori, kur nauda? Dod šurp. Paldies, Teodori, paldies. Malacis. Labi, iesim uz veikalu. Teodori, soma? Somas nav. Teodori, atnes somiņu, lūdzu. Teodori, atnes somu. Nešurp. Teodor, paldies. Tā nav summa, tas ir vesels čemodāns. Tu tik daudz olas apēdīsi? Nu labi. Ai, Teodori. Nači. Teodori, ar tevi visas dienas ir gaišas. Mīļš man sānītis. Vienmēr tu man izpalīdzi. Labi, sānītis. Paldies jums! Paldies jums, pavadonis Teodors un viņa saimnieks Aleksejs. Sakiet, kāds ir mazākais priekšmets, ko Teodors tā spēja pacelt? Nu, vienreiz skrūvējam lampu pie griestiem un nokrita skrūvīti, kādu puscentimetru. Un lampu tā nevarēja palaist, lai pacelt skrūvīti. Un Teodors izpalīdzēja un pacēla skrūvīti un iedeva rokas. Tik maziņu? Jā. Kādu 5 milimetri. Paldies, mīļš. Kas žūrijai sakāms? Arī, lūdzu. Tā naudas uzlasīšana bija tiešām unikāla, bet to triku jūs iemācījāt, to naudiņu viņam lasīt nokritušo. Kā jūs to iemācījāt? Es viņiem nemācīju. Viņš pie manis tikai 3 mēnešus vairāk, kad ir 4. Bet līdz tam viņš mācījies speciāli pie kinologa. Pacelt priekšmetus. Vienreiz pieņemsim ziemā, man nokrita cimds, un mēs jau atgājām
tālu no tās vietas. Un, kad es sapratu, es viņam teicu, lai viņš meklē, un viņš aizskrēja atnesa, man atrada. Sniegs snīgā vēl, es tur gan neatrastu pats. Tad es varbūt izklausīšos skārba vēl vienreiz. Tad varbūt tad ir jāizvērtē tas, kā suņus apmāca cilvēku amatieri, kas ir vispārējie suņi, un Teodora ir apmācījusi profesionāls. Lai, teiksim, cīņa par zelta ķepu būtu godīga. Jā, viņu apmācīja profesionāls, un man tagad tikai to jāatkārto. Nē, priekšstats mums bija interesants, bet tomēr, jā, mēs tā skatāmies objektīvi. Tomēr pārējos suņus pavisam neprofesionāli ir apmācījuši. Es varētu teikt vienu vārdu arī. Teodoram ir 2 gadi, un viņš tika mācīts 14 mēneši, nekļūtos, kā mēs noskaidrojam. 16 mēnešus, mēs to noskaidrojam pirmajā raidījumā, tā bija? Jā, bet tik un tā es uzskatu, ka viena lieta ir kad viņi māca cilvēku, kas strādā pavisam kaut kā citu darbu, viņi nav kinologi, un tas ir viņu vaļasprieks. Es vienkārši, tās ir manas domas, ka jāvērtē ir pēc tā. Pēc tā. Mīļš, paldies arī par viedokli. Aija, ko teiksi tu? Es gan negribētu piekrist, jo man šķiet, ka nav tādi noteikumi, kur būtu uzrakstīts, ka citus suņus, Teodora ir apmācījis kinologs, kādu citus suņus ir apmācījuši paši saimnieki, bet nav jau nekur rakstīts, kā tam sunim, kurš profesionāls, kurš nav profesionāls, un galā mēs vērtējam suņu talantu, un neapšaubām, viņš ir talantīgs, super, paldies! Paldies, Mīšai! Ģird! Jā, ļoti smuks suns, viņš arī ļoti var just, ka mīlnotiek cilvēks. Vienā brīdī mēs visi par to varējām pārliecināties, ka viņš te uz pāris sekundēm pie auditorijas aizskrēja un visus sabučoja un samīļoja. Jā, forši priekšnesums jācer, kad šī te soma ir pilnā ar tiks, būs pilna ar olām un varēs kārtīgi nosnēt lieldienas, visu kopā forši priekšnesums super. Jā, paldies, Mīš! Ķepu laiks, Ārija, tavas 10 sekundes. Talantīgs viņš tiešām ir. Paldies, viena ķepa jums ir. Jā, smuks un arī talantīgs, piebiedrojos. 2 ķepas ir jūsējās. Aja? Un 3 ķepas noteikti. Un 3 ķepas noteikti, saka Aja. Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija.